Tradicionālās prasmes pastāv tik ilgi, kamēr tām ir vieta cilvēka dzīvē, kamēr tās tiek glabātas, izmantotas un nodotas tālāk. Latgales kultūrvēsturiskais mantojums ir varens. Latgale ir bagāta ar viediem ļaudīm, kuri rūpīgi sargā sentāvu prasmes un pielietotās mūsdienās, radot vērtības, kas sevī nes gan kultūras mantojumu, gan jaunas iespējas. Tamborēšana ir ļoti daudzveidīga un radoša tehnika, kas ļauj veidot praktiskus un mākslinieciskus darbus, kas piešķir ikdienas dzīvei īpašu pieskārienu. Mani sauc Eriģiona Ļuhnoviča. Uz doto brīdi es esmu Daugavpils universitātes pasniedzēja un vienlaicīgi arī strādāju par skolotāju Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā Saules skola. Ar šo skolu man saistās 10 gadi manas iepriekšējās pieredzes, kura laikā mēs kopā ar audzēknēm studējām lietišķo mākslu, mācījāmies ļoti daudz dažādus interesantus rokdarbu tehnikas, un viena no šīm tehnikām, kur ir ļoti sena tehnika un īpaši nozīmīga Latvijai un arī Latgalei, ir tamborēšana. Tamborēšana, kā rokdarba tehnika, ienāk Latvijā 19. gadsimta 80. gados. Kāpēc Latgalē šī tehnika kļūst populāra? Tikai tāpēc, ka arī Latgalē rokdarbniecēm kļūst pieejams viens ļoti interesants materiāls. Un šis materiāls ir saistīts ar tādu burvju vārdu kā kokvilnas diegi. Kokvilnas diega ir materiāls, kurš ir daudz patīkamāks izmantošanai. Tamborēšana kā tehnika ir salīdzinoši vienkārša tehnika, un arī savos izstrādājumos rokdarbnieces centās šo tehniku bagātināt ar to iepriekšējo pieredzi, kas viņiem ir bijusi līdz šim, un tad šī pieredze vairāk saistījās arī ar izšūšanu. Tajos priekšmetos, kuri tika darināti šajā tehnikā, parādās arī viņu vēlme veidot kaut ko līdzīgu augu ornamentam, rozes, āboliņa lapiņas, kaut ko līdzīgu un stilizētu koku ornamentiem un, protams, paliek ģeometriskais raksts. Tamborēšana kā rokdarba tehnika savu popularitāti nav zaudējusi līdz pat mūsdienām. Protams, mēs šodien strādājam ar savādākiem materiāliem. Mēs veidojam savādākas kompozīcijas, bet, ja mēs paskatāmies uz to ziņu, ko kādreiz rokdarbnieces vēlējās ar šo tehniku tālāk nest, tad mēs saprotam, ka liela daļa no šī īpaši jau ģeometriskā raksta vēl joprojām saglabājas arī mūsdienu rokdarbnieču izstrādājumos. Tā izpratne, kas ir mūsdienās par vienu vai otru lietišķās, teiksim, šajā gadījumā mākslas priekšmetu, protams, ir daudz dziļāka, ar daudz senākām saknēm, bet ļoti patīkami, kā mēs diezgan daudz no šiem vēsturiski tapušiem etnogrāfiskiem elementiem šajā tehnikā varam pārnest un arī pārnesam uz mūsdienās, teiksim, ļoti populāriem tamborējumiem, kuri jau izskatās mazliet savādāk. Šī tehnika vēl joprojām ir dzīva, būs dzīva, un arī pēc diezgan ilga laika posma mēs ieraudzīsim šādā pašā tehnikā arī Latgales, teiksim, kādā vietējā kopienā darinātus priekšmetus, par kuriem priecāsies ne tikai vecmāmiņas, priecāsies māmiņas, priecāsies arī, teiksim, mūsu bērni, mazbērni un arī mazmazbērni. Mani sauc Ilona, un daudzi mani pazīst, ka Skywayfly. Mani ļoti viegli atrast sociālajos tīklos. Man patīk tamborēšana. Tamborēšana, tas ir mana meditācija, tas ir mans darbs, tas ir mana atpūta. Tas ir kaut kas tas, kas vienmēr līdzi. Atceros savus pirmos soļus tamborēšanā, tas bija pirms 40 gadiem. To mani iemācīja mana vecmāmiņa, paldies viņa par to. Mums vienmēr mājās bija daudz žurnālu par rokdarbiem, par dažādiem rokdarbiem, bet kopuma informācijas bija ļoti maz. Tagad informācijas daudz vairāk, un paldies, ka tagad tamborē ne tikai vecmāmiņas, bet arī jaunieši, un tas ir liels priekš manis. Un gribu atzīmēt tāpat, ka tagad mūsdienos pazīstami dizaineri ļoti bieži izmanto tamborēšanas elementus, un tas ir tagad mode un moderni. Interesants fakts,
ka līdz mūsdienam nav izgudrota neviena mašīna, kura prot tamburēt tāpat, kā cilvēks ar savam rokam. Tamburēšana ir gan māksla dvēselī, gan meditācija tavam prātam. Un, kad mēs tamburējam, mums veidojas jauni neirona savienojumi. Un tas ļoti uzlabo mūsu smadzenes darbību. Mana misija ir parādīt, ka tamburēšana ir ļoti moderns un skaists rokdarbu veids. Es mācu jauniešus tamburēt un daru jau daudzus gadus to. Es vadu meistarklases. Tagad man ļoti patīk tamburēt ar rafiju. Rafija tas ir 100% viskoza un tas ir dabīgais materiāls. Rafija ir ļoti patīkama un miksta dzija. Piemēram, kad es ādu tamburē cepurī, man ļoti svarīgi, lai tā cepurīte elpotu. Viss sākas ar gaisa cilpām, un pēc tam mēs tamburējam parastus stābiņus vai stābiņus, piemēram, ar vienu apmetumu, ar divām apmetumu. Tātad viss ļoti, ļoti viegli, kad senlaikos, atkarīgi no tā, ko jūs izvēlēsiet, vai nu parastais stābiņš, vai nu stābiņš ar apmetumu, vai nu vēl kaut kas, būs atkarīgs jūsu raksts. Jūs ir ierobežot tikai jūsu fantāzija. Piemēram, šis summas dizainu es izgudroju pati un pati iztamburēju.